Šī ir otrā reize tālāk par Babilonas ķēniņu. Un, mēs skatāmies šo garīgo aspektu par nevis fizisku ķēniņu, kurš valdīja vienu reizi vienā vietā, bet par sātanu, kurš valda caur daudziem ķēniņiem un cieši pēdējos laikos izmanto savu varu. Un pagājušajā reizē es runāju par Ciānas ķēniņu un salīdzināju viņu ar šo, minēju viņa īpašības un to, kā viņš valda dažādos veidos un kāda ir viņa reliģija, un šoreiz par šo Babilonas ķēniņu, kurš ir ļauns ķēniņš. Un Jesajas 14. es izlasīju iepriekš šo raksturvietu, izlasīšu 1. pantu no 4. pantu, kur rakstīts, ka tu uzņemsi šo sakām vārdu pret Babilonas ķēniņu un sacīsi, kā apspiedējs ir mitējies, zelta pilsēta mitējusies. Un es runāju par to, ka visiem ķēniņiem, visām valstījām šajā pasaulē ir kaut kādas noteiktas lietas, kas viņus raksturo. Un tā ir, viņam ir kaut kāda varas sfēra, viņam ir varas ilgums, viņam ir, viņam ir valstība, viņiem ir pavalsnieki un arī tāpēc arī šī galvaspilsēta. Un šī galvaspilsēta ir šī Babilona. Ja jūs pamanījāt šeit, Jesajas 14 ir teikts zelta pilsēta. Un ja mēs skatāmies uz Jeruzalemi, jauno Jeruzalemi, viņa arī tiek salīdzināta ar zelta pilsētu. Jo tur ir zelta ielas, viņa ir spīd no zelta, viņa ir krāšņa pilsēta. Un arī Babilona, uz šīs zemes viņa arī grib būt krāšņa. Viņa grib būt līdzīga tam, kā Dievs gribētu taisīt savu pilsētu. Tikai tā Jeruzalemē viņas krāšņums ir garīgās vērtībās. Viņas krāšņums ir tajā, ko Dievs uzskata par labu, nevis šīs zemes lietas, ko redzēt. Mēs varam skatīties uz šīs pasaules valstībām un pārsvarā ir tās galvenās pilsētas, kuras tiek taisītas krāšņas. Un pati pirmā Babilona, kur mēs skatījāmies, viņi uzbūvēja šo pilsētu, un viņi gribēja uzbūvēt toni līdz debesīm, viņi gribēja uzbūvēt iespaidīgu toni. Arī Nebukadnēcars, kad viņš atjaunoja Babilonu, viņš arī viņu uzbūvēja krāšņi, viņš atcerieties staigāja savā pilī un skatījās visur apkārt, un viņš teica, vai šī nav Babilona, ko es esmu uzbūvējis. Un, ja jūs zināt, bija sanāk šie 7 pasaules brīnumi, kurus viens pierakstīja, un viens no tiem bija Babilonas gaisa dārzi, kurus Nebukadnēcars bija izveidojis. Viņi bija ļoti, ļoti skaisti. Un tāpatās arī visa pārējā pilsēta, arī Berlīnē ir joprojām no Babilonas tā arka lielā, ar dažādiem rotājumiem un krāšņi. Un citās vietās arī ir saglabātas liecības par to. Un arī mūsdienās dažādas valstis ir ceļšķi, mēs varam redzēt Arābu valstis un arī Āzijas valstis. Viņas savas galvaspilsētas mēģina izcelt un uztaisīt īpaši krāšņas. Un runājot tieši par velnu, šī Babilona ir ļoti saistīta ar šo garīgo sfēru un ar šo viņa reliģiju. Atklāsmes 17 ir rakstīts par šo lielo mauku, šo sievieti rakstīts, un sieviete, ko tu redzēji, ir tā lielā pilsēta, kas valda pār zemes ķēniņiem. Es varētu teikt, ka kaut kādā veidā tā ir Roma, bet tomēr, ja mēs skatāmies, tad vairāk runāts par šo aspektu, kā pa visu pasauli šo reliģiju, nevis tieši par vienu pilsētu. Jo šobrīd Vatikāns, jeb Roma, ir tā, no kurienes valda katolisms, valda jezuīti un tiek pārvaldīta šī pasaule visādā ziņā. Bet vairāk tas saistās ar šo reliģiju, tāpēc es mēģināšu izlasīt šīs dažas raksturvietas, kas par to runā un to paskaidrot. Atklāsmes 18, ja jūs lasat atklāsmes 17, atklāsmes 18, tur rakstīts par šo lielo Babilonu, par šo vareno Babilonu, un mēs saprotam, ka nav runāts par vienu konkrētu pilsētu. Ja jūs zināt, šobrīd es īsti nezinu vispār, kāda pilsēta saucās Babilona, bet katrā ziņā viņa, ja kāda saucās, viņa ir nenozīmīga. Un tā vieta, kur bija tai reizē Babilona, kuru Nebukadnēcars uzbūvēja, tur ir tūkstnesis. Sadams Huseins viņu mēģināja atjaunot, bet viņš neko viņš kādā brīdī tur kaut kas bija, kaut kādi kūrorts, kaut kādas mājas, bet šobrīd tur ir tūkstnesis, tur ir pamestas mājas, un varbūt kāds tur dzīvo. Katrā ziņā tā nav liela varena pilsēta.
nav pilsētā, kuru visi apbrīno. Bet, kad mēs lasām atklāsmes 17, atklāsmes 18, tur rakstīts lielā varenā Babilona. Un tur arī teikts atklāsmes 18, kur eņģelis sauc ar vareni stipru balsi sacīdams: lielā Babilona ir kritusi, un ir kļūsi par velnu mitekli un par ikviena nekrietna gara cietuma un ikviena nešķīsta un ienīsta putna krātiņa. Viņš runā par šīm garīgām lietām, viņa ir kļūsi par velnu mitekli, par nekrietna gara cietumu, tad viņa ir saistīta ar šo reliģiju. Bet tajā pašā laikā, tajā nodaļā ir ļoti daudz minēts par īpašībām, kas viņu raksturo kā pilsētu, ka viņa ir tirzniecības pilsēta. Jo tur rakstīts, ka tirgotāji stāvēja no tālienes un kuģinieki stāvēja no tālienes, un viņi visi apraudāja to pilsētu. Un viņi sacīja, ak vai tā varenā pilsēta Babilona, tā varenā pilsēta, jo vienā stundā tava tiesa ir nākusi. Un sacīdami, ak vai tā lielā pilsēta, kas bija apģērta smalkā, linā un purpurā un košsarkanā un izgreznota ar zeltu un dārgiem akmeņiem un pērlēm, jo vienā stundā tik lielas bagātības ir iznīkušas. Un ik viens kapteinis un visa grupa kuģos un jūrnieki un cik vien nodarbojas uz jūras stāvēja no tālienes, un sauca, ka tie redzēja viņas degšanas dūmus sacīdami, kura pilsēta ir kā šī lielā pilsēta? Un tie meta pīšus uz savām galvām un sauca raudādami un apraudādami, sakot, ak vai tā lielā pilsēta, kurā tika darīti bagāti visi, kam jūrā bija kuģi caur viņas dādzību, jo vienā stundā viņai darīta pamesta. Tā ir šis viņas krišanas brīdis pieminēts, un kad mēs lasām praviešus Jeremiju un Jeseju sevišķi, viņi pierakstīja ļoti daudz par Babilonu. Un šis tas, ko mēs varam attiecināt uz to laiku, Nebukadnēcera Babilonu, viņš nebija vienīgais valdnieks, bet viņš bija galvenais no tā laikmeta. Bet ļoti daudz Jeremijas un Jesejas grāmatās ir līdzīga valoda, kā šeit runāts par pēdējiem laikiem un par šo pilsētu, kas valda pār visu pasauli, un par šo pilsētu, kas ir reliģiska pilsēta, kas ir sātana reliģijas pilsēta. Un pārējot uz nākamo punktu par šo reliģiju, kas sātanam ir viņa valstībā. Tā ir reliģija, kur Dievs nav augstākais, bet kur cilvēki ir augstākie. Ja mēs skatāmies uz to, ko Jēzus izveidoja un ko viņš nāca arī atjaunot, tā varētu teikt, uz zemes, kad izrēlieši bija nomaldījušies un izrēlieši bija kļuvuši neisticīgi, viņa reliģija bija, ka jāpielūdz Dievs, kurš visu ir radījis. Viņš ir tas, kurš visu dod. Un viņš visu laiku, kad viņš runāja, viņš norādīja uz Dievu, un viņš mācīja cilvēkus, viņa pielūgt, mācīja, kādiem jābūt patiesiem pielūdzējiem, jo viņš teica, ka nāk stunda, kad patiesie dievlūdzēji pielūdz tev garā un patiesībā, ja tevs meklē tādus, kas tā pielūdz. Viņš rādīja šīs lietas, viņš rādīja, ka mums jābūt šķīstiem, jo viņš teica, daudzas lietas viņš minēja par svētlaimīgi ir garā nabagie, svētlaimīgi tie, kas sēro, svētlaimīgi tie, kas slāvs pēc taisnības, un viņš arī teica, sit šķīstē, jo tie redzēs Dievu. Viņš tad rādīja, ka tas ir veids, kā mēs varam zināt, ka mēs redzēsim Dievu, ja mūsu sirdis ir šķīstas. Ja viņš ir tas, kurš mūs ir šķīstījis. Bet sātana reliģijā Dievs nav augstākais, tas nepārprotam ir. Un, ja mēs atceraties lasīt no atklāsmes 13, visi pielūdza pūķi. Bet sātans, tad, kad viņš nāk un aicina cilvēkus savā reliģijā, tā varētu teikt, vai arī savā valstībā, viņš nesaka, pielūdziet mani. Viņš neteica Ievai un Ādamam, hei, esmu sātans, pielūdziet mani. Esmu varens un jums man jāpielūdz. Viņš tā nedarīja. Viņš izmanto savas viltības. Un 1. Mūzes 3. nodaļā par viņa pirmo viltību ir pierakstīts, un kas ir raksturo visu tālāko viņa valdīšanas laiku. Rakstīts, tad nu čūska bija izveicīgākā no visiem lauka zvēriem, ko tas kungs Dievs bija taisījis. Un tā sieviete sacīja, vai tiešām Dievs ir sacījis, jums nebūs ēst no ikviena dārza koka? Un interesanti ir tas, ka šeit ir rakstīts čūska. Un Bībelē, es piemēram nezinu, varbūt jūs zinat, es
Velns nekur citur nav salīdzināts kā Čuska, izņemot atklāsmes grāmatā pašās beigās, kur rakstīts, ka viņš ir nosaukti visi viņa tieši galvenie tituli - Pūķis, Čuska, Velns, Sātans. Un šeit tātad šī Čuska nāk pie Ievas un saka, vai tiešām Dievs ir sacījis, jums nebūs ēst no ikviena dārza koka? Un sieviete Čuskai sacīja, mēs drīkstam ēst no dārza koka augļiem, bet no koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs ir sacījis, jums nebūs no tā ēst, nedz jums to būs aizskat, lai jūs nemirstat. Un Čūska sievietei sacīja, jūs bez šaubām nemirsiet, jo Dievs zina, ka dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, tad jūsu acis tiks atvērtas un jūs būsiet kā dievi, zinādami labu un ļaunu. Šeit viņa daudz ko darīja, viņa izdas šaubas, viņa novērsa skatu no Dieva, bet viena no lietām, ko viņa ielika cilvēkā, domu, ka viņi var būt kā dievi. Un tas ir viņa reliģijas sākums. Velns neteica, es esmu īstais Dievs, pielūdzēt mani, viņš saka, jūs būsiet kā dievi. Viņš mudināja uz vēlmēm, kas ir cilvēkā iekšā, zināt labu un ļaunu, zināt gudrību. Un caur to viņš viņus pievīla un ka viņi var būt kā dievi. Un cilvēks, Sātana reliģijā cilvēks pats ir Dievs. Viņš pats kļūst par Dievu. Un viņš var pielūgt elkus, viņš var pielūgt dabu, kad daudziem ir dabas māte vai zemes māte, vai arī viņš var teikt, ka viņš nevienu nepielūdz. Bet tas, kas būtībā viņš ir pats Dievs, jo viņš nosaka to, kas ir labs un kas ir slikts, un ko viņš drīkst darīt, un ko viņš nedrīkst darīt, ko viņš grib darīt, un ko viņš negrib darīt. Tāda ir Sātana reliģijas būtība. Un es gribēju izlasīt dažas citātas, tikai divas, bet tas varbūt nav svarīgi zināt šo personu, bet ir dažādas personas, kuras pēdējā gadsimtā, iepriekšējā gadsimtā ir bijušas slavenas ar to, ka viņas ir pielūgušas Sātanu vai ir publicējušas par okultismu un maģiju un burvestībām, un kur daudz cilvēku viņiem seko. Viens no tādiem bija Antons Lavejs, kurš izveidoja Sātana reliģiju, bet daži no citātiem, ko viņš saka, viens viņš teica, mēs nepielūdzam Sātanu, mēs pielūdzam sevi. Kaut arī viņa reliģija saucās Sātans, viņš arī bija sarakstījis grāmatas, kuras saucās Lucifera grāmatas un vēl kaut kādas. Viņš saka, mēs nepielūdzam Sātanu, mēs pielūdzam sevi, izmantojot Sātana īpašību metaforisko attēlojumu. Sātans ir vārds, ko jūdi kristieši lieto, lai apzīmētu mūsos esošo individualitātes un lepnuma spēku. Tad viņa doma un viņa mācība ir tāda, ka Sātans, jeb Lucifers, bija tas labais, kurš izaicināja cilvēkus padomāt nedaudz citādāk, nekā Dievs ir ielicis šajā pasaulē. Un kā Dievs bija stingrs, un viņš bija noteicis likumus, kas cilvēkiem nebija labi, tāpēc nāca Sātans, un viņš apgaismoja viņus, viņš viņam deva iespēju, un viņš saka, Sātans ir vārds, ko viņi lieto, lai apzīmētu mūsos esošo individualitātes un lepnuma spēku. Tad būtība ir, ka viņi pielūdz sevi, kā viņš saka. Un vēl viens citāts, tas man likās interesants par dzimšanas dienām, ko viņš teica, Sātaniskajā reliģijā augstākie svētki ir dzimšanas diena. Tas ir tiešā pretrunā ar citu reliģiju svētajām dienām, kas dievina konkrētu dievu. Sātaniski uzskata, kāpēc gan nebūt godīgam, ja jūs gatavojaties izveidot dievu pēc sava tēla, kāpēc gan neradīt šo dievu kā sevi pašu? Viņi uzskata, ka visi dievi ir izdomāti, viņi izdomāti līdzīgi kā cilvēki. Un lielākā daļā tā ir taisnība, bet ne par dievu, kurš visu radīja. Un viņš saka, kāpēc tad svinēt viņus svētkus, ja jūs varat izveidot paši sevi kā dievu. Viņš saka, katrs cilvēks ir dievs, ja viņš izvēlas sevi par tādu atzīt. Tātad sātanists svin savu dzimšanas dienu kā gada svarīgākos svētkus. Galu galā, vai jūs neesat priecīgāks par to, ka esat dzimis, nekā par to, ka piedzima kāds, kuru jūs nekad neesat saticis? Viņi domā par Jēzus dzimšanu. Vai arī šajā jautājumā, ja neskaita reliģiskās brīvdienas, kāpēc izrādīt lielāku cieņu prezidenta dzimšanas dienai vai vēsturiskam datumam nekā dienai, kurā mēs tikām ievesti šajā lielākajā no visām pasaulēm? Neskatoties uz to, ka daži no mums nav bijuši gribēti vai vismaz neesam īpaši plānoti, mēs esam priecīgi, pat ja neviens cits nav, ka esam šeit. Jums vajadzētu sev paglaudīt muguru, nopirkt sev visu, ko vēlaties, izturēties kā pret karali vai dievu, kāds jūs esat.
un kopumā svinēt savu dzimšanas dienu pēc iespējas lielāku greznību un ceremoniju. Un mūsdienās tā arī ir nonācis līdz tam, ka dzimšanas diena ir, kad cilvēks tiek uzcelts ļoti augstu, nepelnīt. Viņam nav nekāda iemesla, viņš vienkārši nācis šajā pasaulē. Un viņš saka, ka tie ir viņu lielākie svētki, tāpēc, ka viņi godina sevi. Tad viņa būtība ir pielūdz sevi. Un tas ir tas pats, ko Sātans Ēdenes dārzā Ievai teica, ka jūs būsiet kā dievi. Citiem vārdiem, jūs varēsiet darīt visu, ko gribat. Un mūsdienās bērni tā tiek audzināti, ka viņi var darīt visu, ko grib. Un jā, īpaši dzimšanas dienās arī vai Ziemassvētkos, ka viņiem saka, ko viņi gribi, nopirkšu tev visu un viss tev būs. Un vēl viens man likās interesants viņa citāts bija, kas ir, ja jūs ātri nepadomājat, tad kas ir līdzīgs Bībelē, ko saka Jēzus, bet patiesībā viņš ir pilnīgi pretējs. Viņš var teikt, dari citiem, kā viņi dara tev. Un viņa doma ir tāda, ka ja tev kāds dara sliktu, dari viņam sliktu. Un patiesībā lielākā daļa dara sliktu, tāpēc, ka viņi seko savām kārībām. Un viņi kalpo Sātanam. Un jā, tad principā šī reliģija ir par to, ka nevis par to, ka ir automātiski jāpielūdz Sātans, kas notiek caur to, ka cilvēki nepaklausa Dievam, bet šī reliģija ir par to, ka cilvēki paši var būt dievi un paši var noteikt, kas ir labs un kas ir slikts. Un to mēs redzam viscaur Bībelē, kur Dievs, kā viņš rīkojas ar savu tautu. Viņš dod viņiem likumus, viņš dod viņiem pamācības, viņš viņiem saka, paklausiet manu balsi. Tas, ko viņi dara, viņi nepaklausa, viņi taisa savus versijas. Un katru reizi varbūt nedaudz citādākas. Vienreiz tas ir tie ir eģiptiešu dievi, citreiz tie ir asīriešu dievi, citreiz tie ir citi. Bet viņi vienkārši nepaklausa Dievam. Viņi taisa savas versijas. Viens no tādiem interesantākajiem piemēriem, kas arī ļoti raksturo mūsdienu pasauli, man liekas, es gribētu varbūt atsevišķi par to spēdīt, varbūt kādreiz runāt, ir Jerobeāms. Jūs atcerieties, kas viņš bija. Viņš bija pēc Sālamana. Sālamanam bija dēls Rehobeāms, un viņam tika atņemta valstība un dota šim Jerobeāmam šīs 10 ciltis. Un Jerobeāms aizgāja, viņš ziemeļos valdīja un Rehobeāms dienvidos. Un dienvidos bija Jeruzāleme. Bet Jerobeāms teica, viņi ies atpakaļ uz Jeruzālemi, un tad viņi sāks atkal kalpot tam ķēniņam Rehobeāmam. Tad viņš teica, tāpēc uztaisīsim savus tēlus. Viņš uztaisīja 2 teļus, viņi pielūdza tos teļus. Tad viņš uztaisīja savus priesterus, viņš tā kā viņam nebija levīti, viņš izdomāja pats savus priesterus, un vēl trešā lieta, viņš uztaisīja pats savus svētkus. Tad viņi uztaisīja savu svēto vietu, uztaisīja priesterus un uztaisīja savus svētkus. Līdzīgi tāpat kā mūsdienās ir kristietībā. Cilvēki uztaisa savu svēto vietu, viņi ieliek par priesteriem, kurus viņi grib, par mācītājiem, kurus viņi grib. Viņi svin savus svētkus, un ir dažādas svētki, un šīs baznīcas kalendārs, un šī liturģija, kur ir lieldienas, un pelnu dienas, un gavēņi, un Ziemassvētki, un visi citi. Bet cilvēkiem neinteresē, ko dara Dievs, ko saka Dievs. Un viņi ir kļuvuši par dieviem sev. Viņi nosaka, kas ir labs un kas ir slikts. Un Samuēla grāmatā Samuēls Saulam, kad viņš nepaklausīja Dievam, viņš teica, ka viņš ir nodarbojies ar elgdievību un ar burvestībām. Kaut arī tas, ko viņš izdarīja, viņš vienkārši nepaklausīja Dieva pavēlē, kur viņš teica iznīcināt šos amalekiešus, iznīcināt visus viņiem un iznīcināt arī dzīvniekus, lopus. Bet Sauls paņēma labākos un upurēja Dievam, bet viņš saka, ka nē, tu nodarbojies ar elgdievību. Bet viņš it kā upurēja Dievam. Viņš saka, jo dumpība ir kā burvestības grēks un stūrgalvība ir kā nekrietnība un elgdievība. Viņš salīdzināja šo nepaklausību, šo dumpību, šo stūrgalvību ar kalpošanu citiem dieviem. Un tā ir principā Sātana reliģijas būtība. Jūs būsiet kā dievi zinādami labu un ļaunu, ka jūs varat darīt, ko jūs gribat. Un tas nav sarežģīti būt Sātana reliģijā. Vienkārši neesi paklausīgs Dievam un esi meklē savu gribu visā. Meklē to, ko tev gribās, staigā pēc savām iekārēm, kā arī Efeziešu vēstulē rakstīts, ka mūsu dzīvošana bija mūsu iekārēs, pildot miesas un prāta vēlēšanās. Visu, ko tu gribi.
Vēl viens aspekts šai Sātana valstībai ir pravietis, kas arī saistīts ar viņa reliģiju. Un kaut arī kopš pasaules sākuma mēs varam redzēt daudz viltus praviešus paralēli īstajiem praviešiem. Mēs redzam, Izrēlā tādu bija ļoti daudz, bija šie Bāla pravieši, bija dažādi citi. Ir viens, kurš izceļās pēdējās dienās, un kurš ir aprakstīts Atklāsmes 13. nodaļā, un es izlasīšu no 11. panta, kur viņš redzēja, ka viņš runā tieši par šīm diviem lielajiem aspektiem, par šo zvēra politisko valdību un zvēra reliģisko valdību, un viņš saka, un es uzlūkoju citu zvēru iznākam no zemes, un tam bija 2 ragi kā jēram, un tas runāja kā pūķis. Un tas izmanto visu pirmā zvēra varu viņa priekšā, un panāk, ka zeme un tie, kas tajā dzīvo, pielūdz pirmo zvēru, kura nāvējošais ievainojums tika dziedināts. Ja jūs atceraties, pamanījāt, ka tur, ko es lasīju iepriekš, tur bija teikts, ka šis pirmais zvērs iznāca no jūras, un viņš Sātans viņam deva visu varu valdīt pār zemi. Bet rakstīts, iznāk šis otrais zvērs no zemes, un rakstīts, viņam ir visa pirmā zvēra vara, tad arī viņam ir visa vēlna vara. Un rakstīts, un panāk, ka zeme un tie, kas tajās dzīvo, pielūdz pirmo zvēru, kura nāvējošais ievainojums tika dziedināts. Un viņš dara lielus brīnumus, tā, ka viņš caur ugunī liek ugunī nonākt no debesu uz zemi cilvēku skatienā. Un pieviļ tos, kas mājos zemes caur šiem brīnuma darbiem, ko viņam ir vara darīt zvēra skatienā, sacīdams tiem, kas mājos zemes, lai tie taisa tēls zvēram, kuram bija ievainojums no zobena un kas dzīvoja. Un viņam bija vara dot dzīvību zvēra tēlam, lai zvēra tēls gan runātu, gan panāktu, ka visi, kas nepielūgs zvēra tēlu, tikti nogalināti. Un viņš panāk, ka visi, gan lieli, gan mazi, gan bagāti un nabagi, brīvi un kalpi, pieņem zīmi savā labajā rokā vai savās pierēs. Un ka neviens nevarētu pirkt vai pārdot, kā vien tas, kam ir zīme vai zvēras vārds vai viņa vārda skaitlis. Arī šeit ir ļoti daudz informācijas, kuras no šodienas tēma. Tas, ko mēs varam redzēt, ir šis zvērs, viņš izskās kā jērs, rakstīts, ka viņš ir kā jērs, bet viņš runā kā pūķis. Un viņš ir ar savu vēstījumu. Viņā vēstījums ir pielūdziet to zvēru. Tas, protams, nenozīmē, ka viņš tā runā. Tāpat kā Sātans, viņš tā nerunāja, kad viņš nāca pie Ievas, viņš neteica pielūdziet tagad mani vai ko tādu. Arī šis viltus prētis, viņš tā nerunā. Un jūs zinat, es domāju, ka jūs zinat, kurš ir tas, kurš izskatās kā jērs, bet runā kā pūķis. Kurš ģērbjas baltās drēbēs, kurš brauc apkārt pasaules, sludina mieru, kurš saka, ka visiem ir jābūt mierā, kad viņš redz, ka ir karš vai kāda katastrofa, viņš saka, necīnieties, esiet mierā, kurš runā par mīlestību visur, bet tajā pašā laikā, kurš zaimo Dievu, tas, kurš noliec debesu tēvu, kurš saka, ka viņš ir Dieva vietnieks, Dieva vietnieks zemes virsū, vai ka viņš ir Kristus aizvietotājs, vai arī daudzās citās veidos, kurš vajā ticīgos. Tas ir pāvesta varas būtība, kurš ir ārēji balts, bet viņš runā kā pūķis, runā zaimošanas vārdus. Un viņš ir tas, kurš te rakstīts, ka viņš meklē, lai pielūgtu pirmo zvēru. Pirmās zvērs ir šī politiskā vara šajā pasaulē. Un, es neesmu daudz tajā iedzinājies, bet jūs arī esat pamanījuši, ka viņš ir tas, kurš aicina uz vienotu pasaules varu. Un vienota pasaules vara, protams, ir nevis zem Dieva, bet zem velna. Viņš ir tas, kurš atbalsta šos apvienotās nācijas un dažādi citas šīs savienības, un kurš aicina, lai mēs globāli kopā cīnītos ar visām problēmām, terorismu, nabadzību un visu citu. Bet kas slēpjas aiz šiem vārdiem, ir citiem vārdiem, lai parastie cilvēki paklausītu tai varai, kas viņus, kas saka visu, kas ir jādara. Tā apmēram notiek. Un viņš slēpjas aiz vārdiem Kristus, aiz vārdiem svēts un aiz dažādiem citiem, aiz ārējas pazemības, bet tajā pašā laikā viņš ir kā šis pūķis. Un tas ir šis pravietis, kurš pieviļ visas tautas,
pieviļ arī Tesaloniķiešu grāmatā rakstīts par to, ka viņš pieviļ tos, kas nepaklausa patiesībai. Un te rakstīts, ka viņam ir vara, bet viņš ir arī kā šis pravietis. Arī Daniela grāmatā ir nedaudz aprakstīts šis aspekts, kur viņš redz dažādus šos zvērus, un viņš redz arī šim vienam zvēram šos ragus. Un viņš redz, ka iznāca viens cits mazs rags, kura priekšā 3 no pirmajiem ragiem tika izrauti ar saknēm. Un lūk, šajā ragā bija acis kā cilvēka acis un mute runādama lielas lietas. Un arī tālāk, kad viņam šis eņģelis skaidro, kas tas ir rakstīts, un viņš runās lielus vārdus pret visaugstāko un nogurdinās visaugstākā svētos un domās mainīt laikus un likumus, un tie tiks doti viņa rokā līdz laikam un laikiem un pusē no laika. Un ļoti daudz par viņu runāts, un protestantisma laikā visi protestanti uzskatīja, ka pāvesta vara ir šis zvērs, viņiem nebija šaubu par to. Šaubas ir tikai mūsdienās, kad ir tik daudz dažādu citu variantu un cilvēkiem tiek ievests, ka viss ir tālu nākotnē, vai arī viss ir kaut kur pagājis sen un šodien nepiepildās. Bet šis ir šis pravietis, kurš joprojām pieviļ, viņš ļoti spēcīgi pieviļ šo pasauli. Un tas nenozīmē, ka visi ir katoļi. Arī ir dažādi veidi, kā tas tiek darīts. Man liekas, es par to runāju, par šo nākotnē arī runāšu par šo ekumēnismu, par to, kā viņš rīkojas, lai pieviltu cilvēkus. Viņam nav obligāti jāsaka, jums visiem jākļūst par katoļiem, un tad jūs būsiet pareizajā vietā. Viņš to dara daudz dažādos viltīgos veidos. Viņš taisa šos ekumēniskos pasākumus. Viņš iepludina viltus bībeles, kuras māca viltus mācības, kuras, piemēram, apokrifos ir ja es lasu apokrifos, kurus es nelasu, bet es zinu dažas lietas par to, kas tur ir, ka tur ir mācības, katoļu mācības par to, ka tev ir, lai tu tiktu glābts, tev ir jāpielūdz svētie, vai arī, ka tev ir jādod žēlastības dāvanas. Tad tulkojumi ir dažādas šīs mācības, kas tiek ieviestas šajā tā saucamajā kristietībā, un visādi veidi, kā viņš cenšas pievilt visus. Un arī Jēzus brīdināja Mateja un Lūkas un Marka evaņģēlijās par to, ka pēdējos laikos būs pievilšana, ka daudzi nāks manā vārdā sacīdami esmu Kristus un pievils daudzus. Viņš saka, ka jūs ne, ka jūs gaidat to dienu, kad es nākšu. Un pēdējais aspekts, ko es gribēju parunāt par velnā valdīšanu un par viņu kā šo Babilonas ķēniņu, ir viņa valdīšanas instrumenti. Un katra no šīm tēmām ir atsevišķa, un es varētu ļoti daudz arī runāt par to, kā Sātans darbojas. Es nezinu visu precīzi līdz galam, bet es zinu, jaunajā darbā ir ļoti daudz par viņu minēts. Ir runāts, ka viņš steigā apkārt kā rēcošs lauva. Ir runāts par to, ka viņš gribēja sijāt ļoti daudz runāt tieši attiecībā uz draudzi, ko viņš grib darīt draudzē. Runāts, ka viņš grib sijāt mācekļus kā kviešus. Ir runāts par to, ka, lai mēs nedodam vietu velnam, un vēl visādas citas lietas ir atklāsmes grāmatā runāts par to, ka viņš vajā šo sievieti, jeb šo draudzi, un ka viņš meklē veidus, kā viņu iznīcināt. Un vēl citas lietas. Jēzus arī par viņu runāja, ka viņš par viņa varu un par viņu sasaistīšanu un citām lietām. Bet par viņa valdīšanas instrumentiem. Jēzus valdīšanas instrumenti ir tie, ar kuriem viņš mūs atbrīvo un kuriem viņš mums dod mūžīgu dzīvību un mūžīgu brīvību, ka viņš nāca un viņš nesa mums patiesību, viņš nesa skaidrību šajā pasaulē, viņš nāca kā gaisma, viņš nāca dot žēlastību, viņš nāca parādīt Dieva žēlastību, viņš nāca parādīt Dieva mīlestību. Un kad jūs lasat praviešos par viņa nākšanu, dažās arī psalmos un citās vietās ir runāts par to, ka viņa nākšana saistīta ar taisnību un ar mieru, ka tas ir tas, caur ko viņš valda. Arī sakām vārdos ir rakstīts par šo taisnību, mieru un žēlastību, ka tādā veidā ķēniņi var valdīt. Bet savukārt velna
ieroči, valdīšanas instrumenti ir tieši pretēji. Viņš ir melis, viņš kārdina cilvēkus, viņš pieviļ cilvēkus, un viņš apzog, apspiež, sleko un iznīcina. Jēzus teica, zaglis nenāk kā tikai izzagt un nogalināt un iznīcināt. Es esmu nācis, lai tiem varētu būt dzīvība, un lai tiem tā varētu būt pār pārējiem. Kas ir šis zaglis? Tas, kurš velns, kurš nāk zagt, nogalināt un iznīcināt. Arī Jēzus par viņu teica, ka viņš grēko no iesākuma, vai arī viņš teica, viņš melo no iesākuma, un viņš ir melu tēvs. Viņš ir tas, kurš to māca cilvēkiem. Arī sakām vārdiem 28 ir teikts par to, kā valda šāda veida valdnieks rakstīts, kā rēcošs slauva un plēsīgs lācis, tā ir nelietīgs valdnieks pār nabadzīgiem ļaudīm. Velns ir kā šis rēcošs slauva un plēsīgais lācis. Un es minēju par to, ka viscaur pasaules vēsturē ir valdnieki, kuri atspoguļo velnu, vai arī caur kuriem viņš spēcīgi darbojas. Viņi apspiedē, viņiem ir visas šīs īpašības, par kurām Jēzus runā. Un es gribēju izlasīt Jesajas 14, to, ko es lasīju sākumā, un apskatīt šīs raksturvietas, kas tur ir teikts par šo velna valdīšanu, kā viņš valda pār šo zemi. Un kā mēs varētu teikt tiem, kas ir sātanisti šīs lietas, un es domāju, ka viņi piekristi tam, ja viņi būtu pilnīgi godīgi. Bet, protams, arī visiem pārējiem šajā pasaulē. Velns ir sagrozījis domāšanu, ka cilvēkiem liekas, ja kaut kas ir slikts, viņam notiek un reāli ļauns, un tāds, kas nav labs, ka to ir Dievs paredzējis, ka Dievs tā ir paredzējis, viņš to visu izplānojis, un to vienkārši jāpaļaujas. Bet tā vienmēr nav. Dievs visu zina, kā viss būs, bet tas nozīmē, ka viss, kas notiek šajā pasaulē, ir viņa griba. Jo viņš, piemēram, grib, lai visi cilvēki tiktu glābti. Tas nozīmē, ka visi cilvēki tiek glābti. Viņš arī gribēja parūpēties par izrēliešiem, un viņš teica, es gribu par Jeruzālemi, viņš runāja, ka es gribēju viņus bērnus sapulcēt kā vistu zem spāniem, bet jūs negribējāt. Un viņš to gribēja, viņš grib palīdzēt, viņš grib darīt labu, bet cilvēki negrib. Un velns dod cilvēkos domu, ka pārsvarā visi cilvēki, ja notiek kaut kas slikts, viņi vaino Dievu. Tā kā viņš būtu vainīgs pie tā. Bet dažkārt tas ir vienkārši kaut kāda notikuma, kas notiek šajā pasaulē, vai ir grēka sekas, vai arī kāds cits cilvēks kaut ko ļaunu izdarīja. Ja kāds cits cilvēks nošauja tavu bērnu, tas nozīmē, ka Dievs to gribēja. Vienkārši tas cilvēks to izdarīja, tāpēc, ka viņš bija ļauns. Un tad Sātans sagroza cilvēkiem prātu, un viņi neredz, ka patiesībā tas, kurš viņus apspiež, ir velns. Viņi domā, ka Dievs ir tas, kurš viņus apspiež un neļauj viņiem būt brīviem, neļauj viņiem darīt visu, ko viņi grib. Un tāpēc ir šis protests mūsdienās pret kristētību un konservatīvām vērtībām, kuras saka, ka sievietes loma ir tāda, vai bērniem ir jābūt paklausīgiem vecākiem, vai arī mums ir jākalpo Dievam, mums ir jāklausa viņam tas ir nepatīkami, viņi negrib tam pakļauties, jo Sātans ir sagrozījis viņu domāšanu, ka viss, kas ir saistīts ar Dieva likumiem, tas ir slikts un ļauns, un tas ir mums par sliktu, bet patiesībā ir pilnīgi pretēji. Un Jesajas 14 ir aprakstīts šis valdnieks, es jums viņu lasīju, bet ielasīšu vēlreiz un pieminēšu dažas lietas, kas tur rakstītas. Par Babilonas ķēniņu, kad uzņemsi šo sakām vārdu pret Babilonas ķēniņu un sacīsi, kā apspiedējs ir mitējies, zelta pilsēta mitējusies. Te rakstīts, ka apspiedējs viņš ir apspiež savus ļaudis. Te rakstīts, tas kungs ir salauzis nelietīgā zizli un valdnieku scepteri. Tas, kas sita ļaudis bardzībā ar pastāvīgu sitienu, tas, kas valdīja tautas dusmās. Man tika izmesti panti kaut kā daži. Te man bija vēlreiz viņš. Tiek vajāts un neviens nekavē. Tātad tas, kas valdīja tautas dusmās, tiek vajāts un neviens nekavē. Visa zeme dus un ir klusu, tie izlaužas dziedāšanā. Un tālāk arī citas lietas minētas. Kā tu esi kritis no debesis, saka Lucifer, rīta dēls,
kad esi nogāsts pie zemes, kas vājināja tautas. Mēs varam redzēt viņa valdīšanas sfēru, ka viņš valdīja par visām tautām, un ka viņa prāts nebija palīdzēt, uzcelt, viņa prāts nebija atrisināt nabadzību un sociālās un cita veida problēmas. Viņš vājināja, viņš pasliktināja situāciju, un cilvēkiem to ir tik ļoti grūti saredzēt šajā pasaulē, ka pasaule nepaliek labāka. Neviena cilvēka izveidota sistēma neuzlabos šo pasauli. Cilvēki, kad viņi gāja no Padomju Savienības izkļuvā no Padomju Savienības uz brīvajām valstīm, domāju, ka tas būs labāk, bet nepalika labāk. Es domāju tādā ziņā, ka nabadzība joprojām ir, slimības joprojām ir, kari joprojām ir, dažādi grēki joprojām ir. Un tas, ka cilvēki uzstāda mērķus, mums līdz tam un tam gadam ir jāiznīcina, piemēram, terorismas vai nabadzība vai kaut kādas citāda veida līdzīgas lietas, tāpat kā šobrīd ir dzirdējuši šīs diskusijas par Stambulas konvenciju, kurā ir pret vardarbību pret sievietēm. Ar nevienu likumu nevar izskaust vardarbību pret sievietēm. Tas nav iespējams, ja cilvēkiem sirds ir ļauna. Pat ja tā konvencija tiešām par to būtu, es nezinu, viņa ir, bet pat ja būtu labākais likums, kurš teiktu, nevienam nevajag šo vardarbību vai nevienam nevajag tā darīt, tas nevar izskaust cilvēka ļauno sirdi. Un visas tās zelta jeb iztēlotās utopijas, ko cilvēki izveido, kā būs šī pasaule, un jūs teicat 2020, 2030, 2050, kā izskatīsies viss, tas nekad nepiepildīsies. Nav iespējams miers uz šīs zemes ar caur sātana valdīšanu, jo viņš ir apspiedējis, viņš sit ļaudis. Viņam neinteresē ļaužu dzīves, viņš mēģina nogalināt viņus dažādos veidos. Un te rakstīts, kas vājināja tautas. Rakstīts, tie, kas tevi redz, cieši skatīsies uz tevi un ņems tevi vērā sacīdami, vai šis ir vīrietis, kas lika zemē drebēt un purināja valstības, kas pasauli taisīja kā tuksnes un iznīcināja tās pilsētas, kas neatvēra savu cietumnieku namu. Te rakstīts, ka viņš iznīcina pasauli. Un sātanam patiesībā arī nerūpā radība. Mēs varam redzēt, ka šī pasaule daudzās veidos tiek iznīcināta. Un jā, ir dažādi veidi, tā teikt, maza mēroga klimata pārmaiņas, kas ir atsevišķās vietās, kur cilvēki iznīcina mežus un cilvēki iznīcina, ko Dievs radījis pārtaisa, un tiešām ir tur katastrofas dažāda veida. Bet Sātans ir tas, kuram neinteresē šīs lietas, kā tiešām būtu skaists, jo Dievs ir tas, kuram interesē skaistums. Viņš radīja ēdenes dārzu. Tā bija skaistākā vieta, cik mēs varam saprast, kur bija visi augļu koki un viss bija skaists. Tad Dievs ir par to, lai būtu skaistums, par to, lai būtu kārtība, par to, lai būtu miers, bet viņš ir tas, kurš grib iznīcināt. Arī Atklāsmes grāmatā par tajā brīdī, kad nāk Jēzus un viņš nāk sodīt pasauli, viens no eņģeļiem saka, Atklāsmes 11, 18, tur tekstīts, tautas bija dusmīgas un tava bardzība ir nākusi un mirušo laiks, lai tie tiktu tiesāti. Un ja tu dotu atlīdzību saviem kalpiem, praviešiem un svētajiem un tiem, kas bīstas tavu vārdu, maziem un lieliem, un iznīcinātu tos, kas iznīcina zemi. Tur pieminēt, tur vienkārši tāda viena lieta, ka viņi iznīcina zemi un tāpēc tu iznīcināsi viņus. Līdzīgā veidā, kā par šo sātanu runāts, ka viņš pasauli taisīja kā tuksnesi. Un te rakstīts, neatvēra savu cietumnieku namu. Tieši pretēji tam, ko Jēzus darīja. Jēzus ir tas, kurš apžēlojas par cietumniekiem, un garīgā ziņā viņš dod brīvību tiem, kas ir sagūstīti no dažādām velna varām un grēka varas, un viņš izlaiž viņus ārā. Viņš arī nāca un viņš parūpējās par tiem, kas bija no viņa tautas, un lai viņi varētu kalpot viņam brīvībā. Bet sātanam arī tas neinteresē. Pasaulē, ja mēs skatāmies fiziskā veidā, pasaulē ir pilna ar cietumiem, pilna ar cietumniekiem, un cietums neatrisina problēmas. Cietums nepadara cilvēkus labākus. Protams, es nesaku, ka nevajag nekādus sodus, bet piemēram Amerikas Savienotās valstīs ļoti, ļoti daudz cietumu, un
jo jauni likumi, jo vairāk cietumi tiek būvēti jauni un jauni, bet tas neatrisina noziedzības problēmu. Sātans nevar tādā veidā atrisināt, un viņš dod cilvēkiem doma, ka tas kaut kādā veidā atrisina problēmas, bet neatrisina. Un rakstīts, kas neatvēra savu cietumnieku namu, ka viņam nerūp cilvēki, viņam nerūp, ka cilvēki ir bēdās problēmās. Un rakstīts, visu tautu ķēniņi, proti visi no tiem guļ godībā, ik viens savā paša namā. Bet tu esi izmests no sava kapa kā negans zars un kā tērps no tiem, kas ir nokauti. Caurdurts ar zobenu, kas noiet lejā pie bedres akmeņiem, kā maita samīta zem kājām. Tu netiksi tiem pievienots apbedīšanā, tāpēc, ka tu iznīcināji savu zemi un nokāvi savus ļaudis. Tā ir Sātana vara, kā viņš valda pār saviem ļaudīm. Neviens no tiem, kas ir šīs zemes valnieki un galvenie, un kas arī teica par šiem mūziķiem un, jūs zināt, filmu slavenībām, kur it kā kalpo Sātanam. Sātanam viņi nerūp, un viņi arī negūs nekādu labumu no tā. Arī valnieki, kuri šis pats Nebukadnēcars vai arī kādi citi valdnieki, tas Nērons vai Hitlers, kurus pieminēja, viņi negūs nekādu labumu no tā, ka viņi paklausies Sātanam un iznīcināja cilvēkus, vai ka viņi rīkojās tādā ļaunumā. Sātanam viņi neinteresē, jo paiet laiks, un viņam ir nākamie cilvēki, viņam ir nākamie valdnieki. Un rakstīts, ka viņš bija tas, kurš valdīja, un viņa mērķis ir iznīcināt, un viņa mērķis ir, kā es teicu, zakt, nogalināt un iznīcināt. Tas ir tāpēc, ka tas iemesls, kāpēc viņš ir nācis. Viņš arī teica, ka viņš ir slepkava, un ka viņš ir melis un grēko. Un šis ir vienkārši īsts pārskats, un es mēģināju salīdzināt šos divus ķēniņus, un mums jābūt tik ļoti pateicīgam, ka Jēzus mūs ir izvilcis ārā no šīs valstības, kur ir tik daudz melu un tik daudz pievilšanas, un mēs it kā visi steigājam savās kārībās, bet tajā pašā laikā mēs vienkārši paklausam velna varai, un mēs sekojam līdzi, un visi cilvēki, kas šajā pasaulē, kas nepaklausa Dievam, viņi kopā uzbūvē šo velna varu. Viņi kopā palīdz uzbūvēt šo Babilonu, šo zvēra varu, un Dievs viņus iznīcinās pašās beigās. Un viņiem liekas, ka viņi dara kaut ko oriģinālu, cilvēkiem visiem liekas, ka viņi ir dara kaut ko labu un noderīgu šajā pasaulē. Mēs attīstam tehnoloģijas, bet lielākoties viss ir balstīts uz to, kā uz cilvēku kārībām. Kā cilvēki var arvien vairāk un ātrāk piepildīt savas kārības. Jo jebkurā vietā, kur mēs paskatāmies senāk, piemēram, lai pārkāptu laulību, to vajadzēja aiziet pie sievietes un to izdarīt. Bet mūsdienās cilvēki var ierakstīt vienkārši telefonā, jebko vai datorā, jebko viņi pārkāpt laulību, vienkārši skatoties. Un tāpatās arī jebkuri citi grēki, lielākoties šie grēki ir virzītāji spēks dažādu tehnoloģiju un dažādu citu lietu attīstībai. Un šī pasaule, kad mēs skatāmies, viņa attīstās un tiek veidot visā tas globālās struktūras un kā cilvēki labāk visu atrisinās. Pārsvarā tas viss ir Sātana vadīts un viņš mēģina sasniegt savus mērķus. Un mēs zinām, ka Dievs ir pāri tam visam, un mēs esam pateicīgi, ka mēs varam kalpot mūsu ķēniņam, kurš var iznīcināt visu to. Viņš var nepieļaut, lai mums kaut kas no tā visa kaitē. Un mūsu valstība nav no šīs pasaules. Mūsu valstība ir tā, kur Jēzus atnesa uz šīs zemes, kur viņš ir ķēniņš. Un mēs esam pateicīgi, ka mēs viņam varam kalpot, kurš ir labs ķēniņš. Kad mēs lasam par Dāvidu vecajā derībā, viņš rūpējās par saviem ļaudīm, viņš nesa tiesu, un viņš viņiem deva ēst, viņam tiešām rūpēja viņi. Un Jēzus ir daudz labāks par viņu, viņš rūpēs par saviem ļaudīm. Viņš nav apspiedējis, viņš nemelo saviem ļaudīm. Viņš nemeklē viņus iznīcināt, viņš meklē, kāds ir mūsu labums. Viņš ir varens ķēniņš, un viņš sēž savu troņa, bet viņš ir arī žēlastīgs. Un katru reizi, kad mēs pienākam pie viņa troņa, un kā ebreju vēstulē teiks, lai mēs ar drošību pienākam pie šī žēlasirdības krēsla, viņš mums palīdz, viņš mums dod žēlastību. Un viņš arī tas, kurš valdīs mūžīgi. Šis Babilonas ķēniņš, viņš valdīs tikai uz īsu brīdi, bet Jēzus būs mūžīgs ķēniņš. Āmen.